Čau! Šis tātad ir mans pirmais ieraksts, kas kalpos kā ievads manam 2 nedēļu garajam stopējam. Šobrīd es esmu izbraucis līdz Baložiem ar autobusu, pagājis bišķi uz priekšu un stāvu pie Lapeniekiem, kas ir tāds standarta punkts, stopējot virzienā uz Lietuvu. Tātad, tiem, kas varbūt nezina, pamatdoma ir 2 nedēļas stopēt pa Eiropu, būtībā virzienā uz Austriju, ja sanāks laiks, varbūt tikšu līdz Horvātijai, varbūt ne. Te jau redzēsim. Atpakaļ jābūt gan diezgan laicīgi, līdz ar to, iespējas ierobežotas. Es te sēžu šosejas malā, ceru, ka mani arī varēs dzirdēt, mašīnas diezgan skaļas, bet gan jau, ka būs labi. Tā tad ir pirmdiena, 19. jūlijas, mazliet pēc 2:15 minūtes. Pabeigšu veidot šo ierakstu un tad iziešu uz ceļu, pacelšu īkšķi un tad jau redzēšu, cik tālu šodien tikšu. Varbūt līdz Polijai, varbūt nē, kā sanāks. Tad beigās sanāca, ka stopēja viens, mazliet biedē tas mani. Mazliet, ja vienkārši, vienam nav sanācis gandrīz nekad stopēt, tik cik līdz Kuldīgai. Tas, protams, ne tuvu nav šādi. Arī teltī ceļmalā nav sanācis gulēt vienam, bet, gan jau, ka viss būs kārtībā. Ja nebūs, jūs tāpat to neuzzināsiet un neredzēsiet šo manu atklāsmi. Mazliet par to, ko es esmu ņēmis līdzi, kas varbūt kādam ir interesanti. Pirms 3 gadiem, kad stopējām apkārt pa Eiropu, bija ļoti liels smagas somas, ko galīgi atkārtot negribējās. Tāpat pusi mantu parasti netiek izmantots, tad centos ieturēt tādu minimālismu pieeju. Un somā, kas atrodas dažas rezerves drēbes, tiešām dažas, kaut kādi citādi līdzeklīši, kā zobu birstēs, šampūns un tiem līdzīgiem, medikamenti, pase ir, maks, mobīlais, telts, guļamais, grāmatas brīviem brīžiem, diegi feņečku pīšanai, tenisa bumbiņas, centīšos iemācīties žonglēt, pamat ir, redzēs, ja nebūs ļoti ko darīt, varbūt atbraukšu atpakaļ un mācēšu žonglēt ar 3 kaķēniem, varbūt arī nē. Un otro somas daļu un lielāko svaru piedod ēdiens, kilograms dateļu riekstu, maize, ūdens, tas jātur pilns, karstums, drausmīgs. Šodien gan vēl diezgan normāli, tā nomācas brīžiem, tur būs karsti. Līdzi, protams, arī mans ceļa biedrs, kompanjons, pasaules apceļotāji, Vāveri. Es domāju, jūs varētu sasveicināties. Tātad Šiza arī brauc kopā ar mani. Es domāju, viņi varētu jums kaut ko pateikt. Man te griežas mašīna iekšā, skatās uz mani. Aizbrauc. Tātad, lai Šiza arī pasaka, kā viņi jūtas. Es domāju, piekritīsiet, skaisti vārdi, neko pielikt, neatņemt. Cerams, tā arī būs. Droši vien tas arī viss. Centīšos ik pa laikam kaut ko ierunāt kamerā. Diezgan jocīgi man šobrīd liekas, daru to pirmo reizi. Tad runāšana ar sevi, skatoties uz kaut kādām aplīšu kombinācijām. Jo esmu apņēmies ceļojumu iemūžināt tieši šādā video formātā, aprakstu droši vien pēc tam netaisīšu. Mēģināšu uztaisīt kaut kādu mākslu, redzēs, kas sanāks. Un te jau, nobeigšu visu šo stāstu ar citātu no grāmatas. Tiem, kas izdzird vārdu citātu no grāmatas, es ticu, ka jums uzreiz liekas, ka es tūlīt pateikšu kādu ļoti dziļu atziņu no Mazā prinča, arī kādu trāpīgu domu graudu no Paula Koelju.
aizmirstiet. Citāts ir pavisam vienkāršs, un tas ir no Harry Potter 4. grāmatas pats pēdējais teikums. Un skan viņš šādi. Kas būs, tas būs, un tad jau redzēs. Un papildinājums tam ir manis paši, tā kā daļēji dzīves uztveres, dzīves filozofijas raksturojošs teikums. Un tas attiecīgi skan, kā būs, tā būs, un būs jau labi. Jo citādāk jau būt nevar. Nu, tos citus gadījumus šobrīd neapskatīšu, lai nedemotivētu sevi. Tā, labrīt, tiekamies vēlāk. Ir otrdiena, 20. jūlijas 8 no rīta. Es šobrīd atrodos savā teltī šosejas malā. Visu laiku kādu brauc garām. Nu jā, mazliet pa pirmo dienu gribu pastāstīt. Vakar nesnācu, jo, kad uzlaidu telti, jau bija tik tumšs, ka jūs dzirdētu tikai manu balsi, bet man neredzētu. Kas, protams, nav tik interesanti. Līdz ar to, nu jā, par pirmo dienu runājot, tā kā šo video varētu skatīties arī mazi bērni, es centīšos izlaist visus lamu vārdus, un līdz ar to varu pateikt tikai šo. Apmēram tā. Labi, godīgi sakot, beigās jau vairs nebija tik traki, jo vismaz 2 vakara mašīnas man atgriez ticību cilvēcei un sev. Bet, nu jā, lai cik ātri tiktu līdz robežai, tur sanāca nostāvēt ļoti ilgi pirms robežas. Iestājās sapnikums un uznāca milzīgs bēsis par visu šo pasākumu, protams. Nu, vismaz robežas šķērsošana kājām un šokolādes nopirkšana veikalā atgrieza manī dzīves sparu. Drīz jau pēc tam pēc robežas, kas gan jau bija 9 vakarā, mani mazliet paņēma un pavedā. Forši vai ne? Un vēl pāris kilometrus, un tad vēl viena mašīna jau pašā vakarā līdz kādiem pus 11. man aizved, un tad es šobrīd esmu netālu no Viļņas un Kauņas, tur pagrieziena krustu, ir tāds, kur nodalās 2 lielās šosejas. Nav nekas tāls, patiesībā attālums ir drausmīgi mazs, bet, nu, pirmās dienas, kā es novērojos, ka vienmēr diezgan patrakas stopēšanas ziņā. Tad tagad jāsaliek telts, jāpēd un jādodas uz ceļu. Pozitīvā ziņa tāda, ka es saņēmu īziņu, ka man ir hosts Vīnē. Tad izskatās, ka tomēr būs jāapmeklē. Jauki, ko padarīt. Jā, jau tiekamies vēlāk. Jā, vēl par pirmo dienu, tas notikumiem. Es, protams, neesmu naivs, un es ļoti labi apzinos, ka manas zandalas, kuras es pirku pirms 3 gadiem centrāla tirgu pa 15 latiem, nu, ka agri vai vēlu šis brīdis pienāks un kāda no tām plīsīs. Godīgi sakot, es pat tik tālredzīgi prognozēju, ka varētu notikt šī ceļojuma laikā, ka gribēju nopirkt Superlīgā, ko es aizmirsu izdarīt. Bet, nu, tik ironiski ir tas, ka tiešām zandala pirmā saplīsa tieši vakarā, kas ir, ka tā ir ceļojuma pirmā diena, tas ir drausmīgas dienas vakars, un vienkārši eju un pēkšņi saprotu, ka viena zandala vairs īsti kopā neturs. Nu, varu tikai apskaust Mērfiju, kurš pamanās būt dzīvs, pat būdams mirs. Vienīgi par laimi gan tā viena mašīna, kas tur man pēc ilgiem laikiem paņēma un paveda, apstājās tieši pie benzīna uzpildes stacijas, kur tad Superlīma tika iegādāta, un šobrīd jau no rīta žandales ir salīmētas un veiksmīgi ķep kopā, lai tad varētu nākamais ceļojuma turpinājums būt sekmīgāks. Šis ir vēsturisks brīdis. Pirmo reizi šķērsoju Polijas robežu stopējot. Nu, tīri ideoloģiski stopējot, jo šobrīd es eju kājām, ko es daru lielāko dienas daļu, par to vēlāk mazliet dienas pārskatā. Bet nē, te nu viņa ir īpaši nekontrolētā Polijas robeža. Man gan pasi paprasīja, bet nu, man tā bija. Tā kā laikam jau viss kārtībā. Tukšs. Tāds ir pulkstens 1 naktī.
gluži negaidot un necerot, jau meklēt nakts mājas, man paņēma viena fūra. Šobrīd vienos nakties es izmests kaut kādā poļu mazpilsētā. Nu, tad tagad es mēģināšu atrast, kur lai uzceļ telti un paliek pa nakti. Skan vienkārši? Skan vienkārši. Šobrīd es esmu nekurienes vidū, pilns ar kaut kādiem ceļiem visos virzienos, un man godīgi sakot nav pilnīgi nekādas jautas, kā lai no šejienes vispār tiek prom. Tad jāmēģina. Beauty-nes, vai ne? Un es atkal eju. Labrīt. Ir ceturtdiena, 22. laikam jūlijas. Sākas ceļojuma 4. diena. Nu jā, mazliet par to, kas notika iepriekšējās divās, un esmu par to neko stāstījis. Otrdiena bija šausmīga diena, jo man pa visu dienu laikam bija tikai 3 mašīnas, kas noveda ap kādiem 200 kilometriem varbūt kopā, un sanāca ļoti daudz iet. Kas nogāja pāri pa 30 kilometriem. Sajūtos kā svētceļnieks. Bez maz vai. Izņēmums varbūt bija pats vakars, kad 11:00, kad es jau taisījos sliet naktsmājas. Man vienkārši viens polis no savas fūras uzsauc, vai nevajag kaut kur aizvest. Nu, tā viņš arī man aizveda uz mazu pilsētiņu, kur es nokļuvu vienos naktī, un turpat šos ceļa malā uzcēla telti un atlūžu kā mazs bērns. Nu, vakardiena kontrastā iepriekšējām 2 dienām bija pat ļoti labi salīdzinoši, jo ļoti necerēti es tiku apbraukt apkārt Varšavai. Pēc tam vēl necerētāk arī tiku cauri vēl vienai lielai pilsētai. Beigās jau esmu ticis diezgan tālu, līdz Čehijas robežai ir kaut kādi 100 kilometri. Es redzēju, tagad es esmu kaut kādā ļoti liela ceļa malā, kur stāvēt nedrīkst, un pēc pāris kilometriem uz priekšu laikam ir benzīna stacija. Nu, jāiet uz turieni, jāskatās, kā tur būs ar stopēšanu. Te jau redzēs, cerams, ka kaut kur arī tikšu. Apmēram tā, nu jā, vakar atkal sanāca ļoti daudz iet, un tā iešana, godīgi sakot, mani ir noriebusies līdz pēdējiem. Polija mani lauž, redzēsim, nolauzīs, nenolauzīs. Brīžiem uznāk milzīgs besis par visu. Brīžiem nē. Galvenokārt, kad ir daudz jāiet, un kad nonāc vietā, no kuras liekas, ka stopēšana būs bezcerīga. Lai gan arī vakar, teiksim, vienā benzīna, tā kā man likās, ka no turienes es prom netikšu. Tur mašīnas brauc maz, stopēja, nu, kaut ko ceļu roku arī, jau tur skatos tālumā, kāds šoferis iekāp mašīnā, nodomāju, ka, nu, šitais jau noteikti nepaņems, nu, kā vienmēr kļūdos, paņēma, aizveda ļoti tālu, un pat vēl dalījās savā jaunības stopēšanas pieredzē, tā kā neskatīja īru no cepures. Nu, jā. Tad jau redzēs, kā būs, cerams, ka rītdien tikšu uz Vīni. Nu, ja ne rīt, tad parīt. Tas gan laikam būs pats vēlākais. Galvenais tikt no šejienes prom. Tas skaitina, ka manā kartē nav šo ceļu benzīnu uzpildes stacijas. Kartes, restīvi tās tur nav atzīmētas. Līdz ar to grūti saprast, kas kur brauc, un galvenais, lai šoferīši nebrauc uz pilsētām.